Guntiņ, kas tu esi? Guntiņa, visi daudzi mani sauc par Guntiņu, jā, Guntiņa. Ko tu ikdienā dari? Esmu grāmatvede, strādāju no mājām. Tev ir aktīvs dzīvesveids, bet Es dejoju tautiskās dejas, es eju zemesardzē jau 4. gads. Reizē ar Ukrainas nedienām, kaut gan arī jau iepriekš man bija tā kā gribēšana, patikšana par tām lietām, bet nevarēju saņemties. Tad tomēr saņēmos un ļoti, ļoti patīk. Tad es ik pa laikam kaut ko pasportoju, bet man patika tādi treniņi interesanti, bet nācās man pārtraukt tos treniņus, jo man sākās visādas problēmas. Līdz ar to, tad man ir tagad dejošana un zemesardze, tas aktīvākais dzīvesveids. Un vasarā man ļoti patīk ar riteņiem, velosipēdu braukāt. Kaut kad iepriekš tas bija daudz vairāk, tagad kaut kā arvien mazāk sanāk. Un arī pārgājienos ļoti aktīvi staigāju, ļoti īpaši Covida laikā. Visu Latviju izstaigājām, bija tāds Latvijas izaicinājums, kur iedot karte ar kontrolpunktiem, un kur bija jāiet un jāmeklē un jāiepazīst tā vieta, un ļoti, ļoti interesanti pa visu Latviju izbraukājām, tā kā Covidu mēs vispār nejūtām. Staigājām, bija tāda paša kompānija mums, un pa visu Latviju izbraukājām. Tagad tik atceramies un priecājamies, kā mēs to visu varējām. Likās, ak, Dievs, tagad arī gribētu. Bet tagad tie darbi un visa ikdiena pat nesanāk tik aktīvi vairs neko. šodien mums tāda tēma, par kuru mēs runāsim, kas šķiet, ka daudziem pēc noteikta vecuma sākās locītavu problēmas. Tur ceļi, gūžas, stīvums no rītiem, sāpes pie slodzes vai pat naktīs. Gribas uzdot jautājumu, vai tiešām tas ir vecums, kas to visu izraisa. Un es zinu, ka tev arī tavām visām aktivitātēm savā laikā traucēja tieši šīs locītavu sāpes. Vari kaut ko vairāk pastāstīt? Jā, kaut kā dīvaini tiešām man arī kādos 52 gados pēkšņi kaut kā sākās. Es sāku sajust treniņu laikā. Tāds īpaši intensīvs treniņu tāds pagrabs, kur es gāju, kur treniņi notika ar treneri un īpašā atmosfērā, tādā kā pustumsā, un ļoti interesanti un spēcīgi. Un es sajūtu, ka es vairs nevaru. Man sāka sāpēt sākumā jau rokas locītava, ka vajadzēja bieži stāvēt plankā un atspiesties un visādi vingrinājumi. Un tad man ceļgali sāka sāpēt. Un tur arī ļoti daudz ir visādas skriešanas, un tad zemē jākrīt uz vēdera, un tad ātri jāpieceļas un jāmaina kustības virziens, un tas viss notiek ļoti strauji. Un ja tu sāc buksēt un kaut ko, tad nav forši vairs. Un tad es tā kā sajūtos diezgan neforši un sāku domāt ārpats, čīkstēt un viss, un ka es vairs nevaru, un man negribējās izrādīt, kad man kaut kas palieku vājāka, nevis spēcīgāka, un līdz ar to es pieņēmu lēmumu, ļoti sāpīgu lēmumu aiziet no šī te pagraba, un tiešām raudādama gāju projām. Jo man tur ļoti patika. Ak, Dievs! Sveicieni Artūram un pagrabam, jā. Nu neko, un tā es ar tiem ceļiem, jo man viņi nepārgāja arī tad, kad es vairs netrenējos, man viņi nepārgāja vairs, un viņi man tā kā arvien vairāks. Slavi. Nu nekā. Es tiešām no tā pagraba man ļoti patika tur, un es tur jau raudādama gāju prom. Cik gan atpakaļ tas bija? Nu jau 4 gadi, 5, 4. Labā ziņa ir tā, ka viss ir maināms, vai ne? Vai ne? Tiešām neticami. Viss ir maināms. Un te ir tas moments, kad daudziem šķiet, ka ir vecums, acīm redzot, ar to ir jāsamierinās. Bet patiesību sakot, ar ko nav jāsamierinās. Visam ir izcinājums, un vecums nav par locītavu sāpēm. Vispār nav par to. Pilnīgi. Es vēl sākumā domāju, ka man no tās laimes slimības man tie ceļi sāp, jau kā teica, ka sāpēs. Tad jau es arī biju pie kaut kādas te tantes, un viņa man ieteica kaķenagu dzert. Aptiekā es pirku un to kaķenagu dzēru.
Zini, tad man viņš tā kā piestāja tās ceļgalis sāpēt kaut kādā laikā. Tas jau kādi, nezinu, 7 gadi atpakaļ, 6. Bet tad, kad sāka atkal, tad vairs nepārgājām. Jā, nu, redz, kas ir ar vecumu, mums tomēr organismā ļoti daudz kas mainās. Nekur, ne pie vienā ārsta ejot, nekur mums neskaidro, kad organismā novecošana tas nav par vecumu. Ka tas ir vienkārši par organismu piesārņotību, tas ir par dzīvesveidu, kas agri vai vēl ietekmē, un tas ir par uzturvielu deficītiem. Te ir jāskatās, kas organismā trūkst, tas var būt ūdens, minerāla vielas, kolagēna sintēze, izmainās, trūkst hialuronskābes, aminoskābes, B grupas vitamīnu. Ja organisms ilgstoši dzīvo šajos te deficītos, tad iekaisums, kas veidojās organismā paralēli tam visam, ķermenis sāk ekonomēt uz dažādām citām prioritātēm, uz locītavām, saitēm, skrimšļiem, un tad atnāk arī tās sāpes. Un tad, kad atnāk sāpes, tad mēs, protams, ejam pie ārstiem, bet ko mums tur piedāvā? Kaut ko pasmērējiet, kaut ko padzeriet, un ja tas nelīdz, tad operējiet. Jā, tas ir tas ceļš, kas ir, diemžēl, pa lielai daļai. Jā, es jau visu izmēģināju, arī tikai bija jau arī norīkojums uz operāciju. Tikai kaut kā tās aktīvais dzīvesveids ar tām tabletēm un neatradu uzreiz tādu piemērotu mēnesi, kad es varu atteikties, lai es varētu izoperēt tos ceļgalus. Jā, varbūt arī labi. Jā, izrādās šoreiz labi, kad viss ir atrisinājies bez operācijas. Kādā veidā tu to risināji? Risināju attīrot organismu, jo iepriekš es pat nezināju, kā tas ir, kāpēc jātīra. Es biju arī pie dziednieka, protams, aizbraukusi pirms tās operācijas, ieteica man māsa labu dziednieku. Un dziednieks man uzreiz pateica, ka organisms ir pilns, ka gremošana ir sistēma un vēders, un ka tur nav labi, ka viņš neko nevarēšot palīdzēt, kamēr man šis te ķermenis netikšot organisms attīrīts. Un es viņam saku, bet man vēders nesāp, man nekādas problēmas ar gremošanu, sēdu visu, un man viss labi ir. Un nē, vienalga, ka nevarēs palīdzēt. Un tad man tas filtrs tika uzlikts, ka, man ir kaut kas jāattīra, kaut kas jātīra, es nezināju, kas. Un kamēr tā Facebookā es ieraudzīju, ka cilvēki tīrās, un tieši tāds Kārlis, kurš man bija jau pazīstams, ka rādīja, kā viņam ceļi arī sāpējuši, un kā viņš tagad lec pa batutu, un tur vinguru un ņemās un tupstās, un ka viss nekas vairāk nesāp. Un tieši tas vārds, kā attīrīšanās viņam ir bijusi, un par cik man tas dziednieks arī teica, ka man vajagot attīrīties, tad, tad es arī ielēcu šajā te izaicinājumā 3 mēnešu garumā. Un veicu attīrīšanos, kaut arī tiešām neticēju, un tās vēl pie tām dabas vielas, kā man izstāstīja, ka tas ir dabas vielas, un tad ārprāts. Es ar savām nopietnējām problēmām, ar kādām tur puķītēm, saknītēm, tagad varu izglābt savas nopietnās sāpes, bet, kaut kā noticēju tam dziedniekam, ja jau viņš tā saka, tad, jāmēģina, jo zaudēt, jo man vairs nebija neko. Vai neiet uz operāciju, vai neiet, vai atkal tā operācija palīdzēs, vai nepalīdzēs, tas jau arī bija jautājums. Un tad, jā. Un kad tu sajūti pirmās izmaiņas? Pirmās izmaiņas jau man ļoti ātri parādījās. Tas bija antiparazitārā programma, tāda saucās, tas jau bija 2. mēnesī, kad es jau sāku ik pa laikam tupsties, jo man uz tādiem mazajiem pietupieniem stāpēja tieši, ka pa kāpnēm eju lejā, vai ka sēžos kaut kur mazie tādi dejošana, arī tādi mazie seklie pietupieni. Tad sāpēja, un tad es tā mājās ik pa laikam mēģinu, sāp, nesāp, tiešām nesāp. Un tad ik pa laikam mazāk, tad atkal jūti, tad nejūti, un tas 2. mēnesī tas tā sāku savus ceļgalus tā vērot, ka man jau sāka pāriet tās sāpītes. Jā, un arī labāk sāku gulēt, un man parādījās arī tas, kad naktīs man pirksti tirpa
ļoti tādi kā baļķi un nejūtīgi palika, un tad es nevarēju tā parši gulēt, un tik pa laikam vajadzēja tās rokas, smējos kā Raimonds Pauls, tad es viņas tā izkustināju, un tad kā pārgāju, ieņem citu pauzu gultā, un tad varēju gulēt, un tas jau man 2. mēnesī tajā antiparazitārajā programmā tas vispār pārgāja. Jā, un tad man vēl arī elkonis sāpēja, elkoņa tāda sāpe nāca te tā pāri līdz plaukstas locītavai, un tas man arī jau pašas reizes. Es biju pilnīgi šakā, un ka jūtu, ka es varu tādu spēku saspiest roku, kas tā jau nevarēja, ka man tā spēka tai rokai nebija, un uzreiz es kā saspiest tā sāpe te aiziet. Un tas man arī jau parādījās 2. mēnesī, ka man nav. Jā, parādījās ticība, jā? Jā, un tad man, jā, tieši tā, un tad es sāku, nopietnāk jau noticēt, tad es arī sāku ievērot daudz vairāk to programmas, tos ieteikumus, tad nedaudz kaut ko neēst, domāt, ko es ēdu, jā, jo līdz tam man tā neko īpaši nedarīju, dzīvoju savu ierasto dzīvesveidu un viss, un tad es noticēju tiešām jau. Jā. Un tā ir jau īstenībā dzīvesveidam ir ļoti liela nozīme, ko cilvēks dara, ko viņš liek sevī iekšā, vai viņš dzer vai nedzer ūdeni. Visi šie te mazie puzles gabaliņi liekot kopā, agri vai vēlu, ja viņi netiek vērsti tieši par labu organismam, noved pie problēmām. Nu, kaut gan ūdeni es dzēru, jau iepriekš es dzēru ūdeni, ļoti cītīgi dzēru, jo es arī kaut kad ar tievēšanu saistībā iemācījos dzert ūdeni, bet tas ūdens man tādu vēderu lielu uztaisies, kā bumba klunkšķēdama staigāju, likās, ka tas ūdens pa to vēderu klunkšķin, jā. Un toreiz man bija arī aizcietējumi, tad šis ūdens man palīdzēja tomēr, tad man tie aizcietējumi arī tā kā bija atrisinājušies jau ar iepriekš ar ūdens dzeršanu. Bet, jā, ūdenim ļoti liela nozīme. Daudz cilvēki nedzer tagad ūdeni. Viņi apgalvo, ka man jau neprasās, man organisms neprasa, tātad man nevajag to ūdeni dzert. Ir, ka pierod, tad prasās, man tiešām visu laiku prasījās, bet laikam kaut kur neaizgāja līdz galam tomēr tas ūdens, kad man visu laiku prasījās to dzert ūdeni, tāda kā sausa mutē, un tāpat laikā tu esi uzpūties, un tev vēderā klunkšķa tas ūdens, bet, jā, dīvaini sajūta. Jā. Parasti ir kaut kāds produkts, ko cilvēki bieži vien pamana tieši pie locītavu ādas un dažādiem saistāvdu jautājumiem. Tā kā tev arī problēma bija vairāk tieši ar locītavām, jā? Vai tev bija kāds produkts, kuru tu gribētu tā kā minēt, kurš te tieši uz locītavām nostrādājas? Jā, šis produkts ir, ak Dievs, es pat nezinu, kā viņu nosaukt, zelta produkts vai kāds īpašs produkts vai dārgais liķierītis. Jā, kad izgāju šo te visu attīrīšanās solīšus tie 3 mēneši, tad es drīkstēju lietot tādu bileronu. Tā ir tās šķidrā hialuronskābe. Šķidrā hialuronskābe, jā, kas tur ir, es nemāku pat izstāstīt, kas tur ir iekšā. Bet tad man viss bija gremošanas trakts iztīrīts, un šī te šķidrā hialuronskābe, es saprotu, mani labi uzsūcās, jo tad ceļgalni man pilnīgi pārgāja sāpēt, un man arī gūža ļoti, ļoti sāpēja. Es pat nevarēju naktīs gulēt, man bija tādas pilnīgi sāpes, ļoti tādas spēcīgas, kā nezinu, man tur kāds grieztu. Un nevarēju ieriktēt to kāju, man kaut kā bija jāiegroza, lai tā sāpe nesāpētu, un ik pa laikam jāmaina tās pozas, un ļoti traki sāpēja. Un man arī šīs te gūžas sāpes no bilerona, var teikt, ļoti, ļoti samazinājās, minimālas palika. Nu, šobrīd arī man vēl ir minimālas šīs sāpītes, bet es izgāju, saprotu, vēl kādu kursu man vajag iziet, lai iedarbotos līdz visām locītavām, jo man jau arī potītes visādi izmežģītas. Lieli deficīti, jā, organismā ir bijuši. Tad es biju ceļgali un elkoņi, un arī tāpat saistaudi es saprotu, kad
kad šis te bilarāns darbojās uz visu, un ar laiku tad arī uz seju var parādīties. Tas droši pēdējais būs, no ko mēs visvairāk gribam. Tas parādīsies pēc pēdējais iespējams, bet, jā. Tā ir, jā, jo hialuronskābe, redz, viņa ir nepieciešama arī locītavu eļošanai, jā. Jo te ir tāds labs salīdzinājums, ka daudz mēģina braukt ar mašīnu bez eļas un brīnās, kāpēc viņai viss čīkst mašīnai, ja? Un te tāpat mūsu locītavām, tiem, kuriem jau ir sākušies krakšķi, ja? Vispirms sāk krakšķēt, pēc tam sāk sāpēt. Tas ir pirmais signāls, ka trūks šīs te hialuronskābes organismu. Sāk jau krakšķēt. Jā, tas jau ir signāls. Jā, tas jau ir jāsāka domāt, kad organisms jau sūta pirmo signāliņu, ka viņam vajag iedot to trūkstošo. Kā tu šobrīd jūties? Šobrīd es ļoti labi jūtos, jā, tā kā man ceļgali vispār vairs nesāp un guļu es daudz labāk, es gan izgāju vēl arī aknu attīrīšanās programmu, un patās es tūlītās viņu beidzu. Un man miegs ir ļoti labi uzlabojies, es guļu tieši arī pēc šīs aknu programmas daudz labāk. Arī, protams, svars ir mazinājies, bet neko īpaši, nekādu tur diētu ievērojot, neko. Vienkārši tas tā pats par sevi kaut kā ir sakārtojies. Un tas, ka man no rītiem arī kādreiz bija tāda piebāsta, tāda neīsta galva, es nevarēju vienmēr nekad sākt laicīgi strādāt. Tikai pēcpusdienā, kamēr man tā galva atskaidrojas, tad es tur citramānu tonnas esmu izdzērusi savā laikā, jo man tās galvas sāpes ļoti, ļoti spēcīgas visu laiku bija, un tieši no rīta, kā es mostos, es jau modos ar tādu traku galvu, es nevaru, un acis aizpampušas, un grūti, un galva nestrādā man, ka tomēr grāmatvedim to galvu vajag, lai strādātu, un tad es kaut ko tur knibinājos, un tad man pēc tiem citromāniem un viss, tad man to galvu kaut kā atlaida, un tad es varēju, tāpēc man patika vienmēr vakaros strādāt ilgāk, jo tad es jutos resursā, man bija labi, un jā, bet tās bija citromāni tiešām. Tas ir zāles. Jā, un tagad, ka vienu brīdi viņi pazuda no aptiekām, tad bija akdieniņās šausmas. Vai tu tagad lieto kādas zāles? Jā, tagad es vispār neko nelietoju un domāju, ak, Dievs, tiešām, ka tā var būt. Nu, ir kaut kādas augstēšanās, vai kas tad tas skudru koka miza man uzreiz ir, vai H-500, kas antioksidants ļoti spēcīgs, kas glābi no visām situācijām. Kad neko jau vairāk arī nevajag. Tev apkārt noteikti arī ir tava vecuma sievietes. Ko tu novēro? Ar ko parasti mūsu vecuma sievietes ar kādām vispār problēmām tieši savā izskatā, savā labsajūtā saskarās? Ko tu esi novērojis? Es iedomājos, ka man te dažām meitenēm tāpatās bezmiegs ir, un arī tāpatās locītavas krakšķi un tas stīvumiņš no rītiem. Un, protams, ūdens nedzeršana. Ūdeni nedzer vai tur tādus gāzētos ūdeņus dzer, kad uzskata iespējams, ka tas gāzētais ūdens. Jā, kāpēc man tādu parastu ūdeni dzert? Es labāk ar burpulīšiem dzeru, kad tādus lieto. Un jā, tas nogurums noteikti, un tad pa laikam uzdod jautājums, kā tu vienmēr tik enerģiskā vari būt visu laiku. Enerģija ir, jā. Un ka enerģijas noteikti pietrūkst. Un tas, kas jau kaut ko sāku stāstīt pamazām, ko es lietoju un kas un kā, un tāpat tās nenotic cilvēki, liekas, ak, Dievs, kas tev tā pa sektu, tagad tu mums raganiņa esi, vai kaut kas tam līdzīgs. Nu jā, īstenībā savā laikā dabas vielas cilvēki pazina, ar viņām ļoti daudz. Manā bērnībā pat es atceros, bija kaut kādi klepi vai kas kartupeļus lika uz krūtīm, ar olu deguntiņu sildīja, lika sinekļu plāksterus. Un tas bija tas, ar ko pamatā cilvēki ārstējās. Bet tagad mums tiek piedāvāts cits ceļš, ķīmiskais ceļš. Un viss tas, kas bija, ar ko mēs uzaugām bērnībā, tas tiek aizmirsts, tas tiek nolikts malā, kāpēc, kaut gan tās metodas bija tik organismam draudzīgas, ka vienkārši jāatcerās. Es atceros pie vecmammas, mēs bērniņos bijām mums iekārtota tāda, kā mēs tur bijām māsīcas un māsa, un visi mēs tur dzīvojamies tāda savā istabiņā un dzīvošana.
Un pažobelē karājās vērmeles, sasietas žāvējās. Kušķīšiem tāpatās arī tējas un kumelītes un raspodiņi. Pēc vecmāma vāca cītīgi raspodiņus un arī aptiekā nodeva un visas kumelītes auga dārzos un ceļmallapas uz pušumiem un daudz ko tādu. Bērnībā mēs to vēl atceramies, mūsu paudze vēl to atcerās. Un tagad, ja paskatās, ko cilvēki ikdienā ēd, viņi vairs neēd šīs te pašas rūgtuvielas. Cilvēki ēd saldumus, mums visur tiek piegrūks pārtikā cukurs, un garša kārpiņas notrulinās, un tas ir pilnīgākais ceļš, lai mūsos vairotos tikai viss sliktais. Mēs nemaz nerunās par parazītiem, saskābinām organismu, un principā pievelkam paši sev diagnozes šādā veidā. Jā, tas skābināšana organismu arī vispār nezināju, un to kafiju it kā daudz es nedzeru, bet šobrīd kafiju vispār neprasās un nedzeru, un man pat vīrs nedzer kafiju vairāk. Viņš dzēra tik spēcīgu kafiju, viņš 3 lielas karotītes uz tādu lielāku krūzīti bēra, es pat tādu pagaršot nevarēju, cik spēcīgu viņš dzēra man. Šobrīd viņš nedzer vairāk. Viņš enerģiju meklēja tanī vai? Es nezinu pat, ko viņš meklēja. Viņam tāda garšoja. Un, kad tu saproti, ka tas tik ļoti tev skābina organismu un ka tās problēmas tieši tad arī vairojas un rodās. Patiesībā kafijas atkarība arī mūsdienās ir ļoti liela. Uz katra stūra ir kafijas automāts. Cilvēkiem nemāca dzert ūdeni, kāpēc mums nav uz katru stūra ūdens automāti, kā kad tas bija padomju laikā, tie gāzētie, gāzētie, bet tie bija ūdens automāti tomēr. Tagad mums ir kafijas automāti, un tas ir vistīrākais ceļš uz saskābināšanu organismu, un dehidratācija totāli, plus vēl minerālvielas skalo ārā. Ļoti priecājos par tevi, Guntiņ, ka tev viss notiekās uz labu. Tu jau esi tikai šobrīd ceļa sākumā. Cik tu mēneši šobrīd esi ar šo te dabas vielām? Es esmu no pagājušā gada septembra. Kaut kādā 8 mēneši, sanāk, cik tur sanāk. Jā, bet tagad es nākam mēnesi atkal iešu to antiparazitāro programmiņu. Otrais, jo man tomēr tā gūža īsti nav pārgājusi. Viņa man ik pa laikam sāpu kaut kā pie kaut kādām kustībām un reizēm arī gultā jūtu, bet tāpēc es izdomāju, ka man vajag atkal šo te programmiņu ūdenī. Es dzeru visu produktus, tos ikdienas es lietoju, un tik vajag kaut kas man tur īsti līdz galam nav, jo ar vienu reizi jau var nepietikt. Bet vispār cilvēkam es saprotu, ka vajag 2 reizes gadā vismaz šo te attīrīšanās noteikti profilakse tā ir, bet kad cilvēks sāk iet šo te ceļu, tad principā jāturpina līdz uzvarē, līdz kamēr viss organisms ir pilnībā spējis tad izvadīt visu, kas tev ir liekas, plus visas uzturvielas ir atjaunojušās. Un vēl tas, ka šobrīd tam bileronam ir atlaide. Viņam ir atlaide un vēl klāt nāk sejas maska, kuru es arī jau lietoju, jau izmēģināju liftinga sejas masku, tagad mitrinošo lietoju. Viņa nāk tā kā dāvaniņā līdzi, un tas bilerons, tas liķierītis. Tas ir tiešām zelta produkts, jo viņš iedarbojas pilnībā uz visām locītavām, un daudziem cilvēkiem palīdzēs izvairīties no operācijām. Viņš tad atjaunoš skrimšļus, kas patiesību sakot, daudziem izklausīsies neticami, bet tā tas tiešām arī ir. Arī vecumā atjaunošķir skrimšļus, Jā, tieši tā. Ja, protams, nav kaut kāda jau pati galējā stadija, kaut gan arī tad es vienmēr iesaku pamēģiniet. Jūs nekad nezināt, kur jūs tas var aizvest. Pirms liekaties zem skalpeļa, to vienmēr varēs izdarīt. Vienmēr izmēģināt vajag citus ceļus, dabiskus ceļus, jo operācija nerisina cēloni. Cēlonis ir uzturvielu šis deficīts vai organismu piesārņojums vai dehidratācija. Un ja mēs strādājam ar cēloni, vienmēr būs rezultāti. Un es tev, Guntiņ, novēlu, ka tu esi šobrīd pat gadu neesi ar šiem produktiem. Tici man, paies gads, pienāks nākamā gada rudens, un tu varēsi atskatīties uz šo te periodu. Tu redzēsi, cik ļoti liels darbs ir izdarīts tavam organismam, un tu ieraudzīsi sevi kā Guntiņu pirms tā visa un Guntiņu tagad. Pilnīgi 2 dažādi cilvēki, jo
mūsu organismā pilnīgi visas šūnas atjaunojās. Pilnīgi visas kaulu šūnas arī atjaunojās. Ādas šūnas, orgānu šūnas, jā, vajag tikai iedot laiku. Tā kā tev viss labais vēl priekšā, un es domāju, mēs tiksimies tad, kad tev būs pagājis gads, un tev būs ļoti daudz ko vēl stāstīt. Jā, noteikti, jā. Cilvēkā pilnīgi viss atjaunotos, ir vajadzīgs 70 gadi. Tad rēķini, tad, kad paies šis te laiks, tu būsi pilnīgi cits cilvēks. Pilnīgi cits, visas tavas šūnas būs jau pilnīgi citā kvalitātē. Nevis novecosim, bet tā atsims. Jā, tieši tā. Paskatīsies bildes, kas tev ir bijušas, piemēram, gadu atpakaļ, un tu sapratīsi, ka tu jau esi pilnīgi cits cilvēks, gan izskatā mainījies, gan arī veselības ziņā būs pilnīgi cits kvalitāte. Tā kā būs vien jādejo, būs vien jāskrien tai zemes sapse, nekur nekas neliksies. Tieši tā, jābauda dzīve, jādzīvo, jo mēs esam atnākuši šai pasaulē realizētos. Nevis, lai gulētu un mocītos ar sāpēm. Paldies tev. Jā. Paldies, ļoti vērtīgi. Dodam to tālāk cilvēkiem. Stāstam tālāk. Jā.